Veselais saprāts vēl šajā valstī ir palicis. Lūdzu rezultātu, nav kvoruma. Šodien visi tie klimata pārmaiņu cīnītāji Saeimā, visi viņi šodien tika pasūtīti bekot. Atcerieties, bija tāds likums par klimatu, ko jau vienreiz bija norakuši, kur tur bija visādi paredzēti dīvainas tāds atrakcijas uzņēmumiem, ka visāds atskaits, ka cik tur gadā vadība izmanto lidmašīnas un kādu tur to CO2 pēdu, kādu viņi atstāja. Ja? Murgi, pilnīgākie murgi un vēl par to degvielas cenu, lai palielinātu, jo tur kaut kādas CO2 kvotas. Tas likums tika sadalīts vēl kaut kādos citos likumos un mēģina viņu atkal dabūt iekšā. Ja ne pa durvīm, tad pa logu. Ja? Tagad bija šodien tas likums par piesārņojumu vai kādiem nosaukumi par ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējīgu attīstību, kur jums vajadzēs maksāt vairāk nodokļus. Lūk, un šodien Saeima vienkārši nebija kvorumā. Ko tas nozīmē? Saeimā ir 100 deputāti. Bet, ja sēdē nepiedalās vairāk par 50, tad, lai ko tu tur nebalsotu tie, kas mazāk par 50, tas vienkārši netiks pieņemts. Un visa opozīcija vienkārši šodien izrāva kartes ārā. Tas nozīmē, ka koalīcija turās uz puņķiem. Jo man arī pārsteidz, kā daudz debatēs nāca tie no jaunās vienotības, kas stāstīja, ka ja mēs tur nepieņemsim to likumu, mums būs kaut kādas soda sankcijas jāmaksā. Būtībā, ja mēs nepieņemam piesārņojumu likumu, mēs maksāsim vairākus 100 miljonus sodos. Un man patīk, ka pateica viena arī cita kolēģi no opozīcijas, ka tās soda sankcijas ir nekas salīdzinot ar to, cik mums visiem būtu jāmaksā vairāk visādos nodokļos un nodevās, lai nodrošinātu tos murgainos klimata mērķus, kurus kādreiz bija vēl parakstījis vēl lielākus mērķus. Uzstādītās mums premjers Kariņš, kuram vienmēr bija naudas vairāk kā nekad. Un arī bija tas arguments izskanēja, ka Latvija, par cik ir viena no zaļākajām vispār valstīm Eiropā, Polija, kur 60% visas enerģētikas, viņi ir uz oglēm. Mums ir uz ūdens. Kaut kāda 30 pāri procenti. Ja? Mēs esam zaļākā valsts, un mēs vēl te balsojam un domājam, kā mums vēl zaļākiem kļūt.